neko jau nevar uzspēlēt. Ir tādi mirkļi, kad nav iespējams izstāstīt, uzspēlēt. Redziet, šis ir čiekurs. Elze viņu atrada šeit, mežā. Te tādi lieli čiekuri ir. Un cilvēkam šeit, saka, kaut kur galvas vidū ir čiekurveida dziedzeris, kas atver sarasharu, saikni ar kaut ko vairāk, nekā mēs savā ierobežotajā 3D realitātē. Ar kaut ko vairāk, tā, ka tu redzi visu dzīvi, visu vēsturi. Un vispirms sākot sveiciens Celeste līnijas Tolteku cīnītājiem. Visiem Celeste līnijas Tolteku cīnītājiem, senajiem, tie, kas jau sen šajās līnijās, un tiem, kas pavisam nesen pieteikušies būt šai līnijā. Tolteku 5. līnija Celeste. Es domāju, ka čiekurs ir viens no mūsu simboliem kaut kādā mērā. Jo dzīve vērp sevi un zināšanas vērp sevi, laiks vērp sevi tā kā čiekurs. Un cilvēks atverās tā kā čiekurs. Kas ir galvenais? Vairs es nezinu, kā viens uzrakstīja komentārā, kas ir apskaidrība. Pirms apskaidrības tu skaldi malku un nes ūdeni, pēc apskaidrības tu tāpat skaldi malku un nes ūdeni. Un šī ir īpaša vieta, izrādās. Mēs iebraucām īpašā vietā, tā meklējām, kur varētu lētāk palikt, jo, kamēr mēs neesam nostiprinājušies misijā, naudiņas, ir tā kā ir. Un šogad Tenerifē viss ir nenormāli dārgs, saka, kad tādas problēmas arī dzīvošanu šeit, kad varu teltī daudz maz normāli palikt. Bet vagoniņš auto stāvvietā 300 eiro maksā, tas tā par materiālajām lietām šeit. Un mēs izdomājām, ka vienīgā iespēja kaut kur palikt, kamēr kaut kāda skaidrība tālākajam ceļam tiek iedota, ir doties kalnos. Un iespraudām ar pirkstu, ja pareizāk sakot, Elsa iesprauda ar pirkstu kartē un pateica, šeit ir lēta palikšana. Salīdzinoši uz Tenerifes fona, tiešām lēta, un mēs devāmies uz Villafloru. Villaflora pilsēta, kas atrodas starp Teidi un starp piekrasti. Varētu teikt, pirms vulkāna Teide, kas ir tālāk, tur aiz tiem kalniem, tur ir vulkāns Teide. Šī ir tāda pēdējā lielākā apdzīvotā vieta, un šī apkaimē pati senākā izrādās vieta, un tagad izrādās, ka arī pati svarīgākā vieta Tenerifē. Un mēs nonācām šeit, un es izgāju pastaigāties vēl naktī. Mēs bijām uz sastrīdēšanās tādas robežas, kaut kas bija iekšā sakrājies, es izgāju pastaigāties. Un katrs savās domās, savā redzējumā var būt. Un nākošajā rītā jau naktī tas sākās. Mēs nevaram saprast, mēs pamožamies pavisam slimi, es nezinu kā jutās Elza. Viņa saka, ka viņa sinhronizējas ar to, un tik slikti nav bijis nekad. Es jutos tā, kā praktiski kaut kāda doma bija, tikai ka nenomiršu. Tas ir tā, kad visu laiku ir saļš, un tā kā sāls nāktu ārā, bet tas nav svarīgi šeit fiziskās sajūtas.
pateikšu tikai tā, kad tu atrodies reālās fiziskās sāpēs, pie tam tev ir slikti, pie tam tu nevari gulēt, pie tam tu nesaproti, kas notiek. Vienīgais, ko es ar to varēju sasaistīt, tas ir cilvēciskās ego formas pazaudēšana. Tas turpinājās tā 2 dienas. Un tad, kad tu biji nopriecājies, vai cik šeit daudz ir ko redzēt, staigāt pa kalniem, apskatīt, tu guli vienkārši, un tu nesi spējīgs noiet tu nesi spējīgs noiet kādus 20 metrus, lai aizietu. Vakar es tos metrus nogāju, 200 aizgāju līdz baznīcai. Un šonakt kaut kas notika. Celeste līnija strādā. Es nevaru sakarīgi varbūt to izstāstīt, bet tas, kas notika, tu ieraugi visu zemes vēsturi, visu cilvēku lomu, visu to, cik mēs esam savā ego šeit maļamies iekšā, bet tas arī mūs tur pie šī cilvēciskā, kad kaut kādā brīdī mēs varam pieslēgties pie mīlestības, un mēs varam saprast visu, uz kā balstās šī pasaule, kad viņa balstās uz mīlestību, bet tas ir kaut kas daudz tālāks, plašāks par pieķeršanos kaut kam konkrētam, par kaut ko turēšanu rokās, bērni, vecāki, mīļotais vīrietis vai sieviete. Tas ir kaut kas tāds, ka tev ir mīlestība pret tik vienu cilvēku, kas bijis tavā dzīvē, tad pašā laikā tu nevienu neiekāro, nevienu negribi ne piesiet sev, ne pieturēt, kur vēl izmantot. Tu vienkārši esi tajā, un tu redzi informāciju, kas plūst caur tevīm, tu viņu nevar ielikt vārdu līnijās. Vārdu līnija, ko es runāju, tā ir viena, bet tā informācija, kad nāk, tas ir kā čiekurā, redziet, uzreiz vairākas, kā es varu apvienot, ka tas viss vienlaicīgi šeit, un viss tas iet iekšā manī, un visa šī informācija, viņa visa ir caur mani, caur sajūtām, caur jūtām, un valoda, pareizi Tolteķi saka, valoda nav ar šo sapratni savienota, tās ir pulsējušās zināšanas. Valoda ir kaut kas savienots ar prātu, bet ir kaut kāda zināšana, kas nav savienota ar prātu. Un iespējams, ka šis ir viens no punktiem, kur mūs aizveda, kas ir ļoti svarīgs. Un no šī punkta varbūt es savādāk sākšu stāstīt par kalendāru. Katram, kas vēl turpinās mācīties, es uzrakstīšu personīgi. Es zinu visus Olofu, Mārci Petersonu. Es par visiem atceros. Bet ir jāatsāk viss savādāk. Ne tā kā līdz šim mentālās formulās. Būtne nav tikai kalendārs. Kalendārs ir viena no šīs te mega būtnes izpausmēm, kas satur mūs kā cilvēci. Vēl cita viņas izpausme ir mīlestība. Un šodien no rīta es sapratu, ka tas, kas bija, tā nebija ne slimība, ne saindēšanās, ne kaut kas tam līdzīgs. Tā bija vieta. Un tā tad īsumā šī te vieta, Villa Flora, kāpēc viņa ir svarīgākā pilsēta Tenerifē. Šeit ir piedzimis pirmais Kanāriju salu un Gvatemalas svētais. Viņš piedzima Kanāriju salās šai pilsētā un salasījies stāstus par konkistdatoriem, devās uz Gvatemalu. Gvatemalā viņš kalpoja cilvēkiem, caur cilvēkiem kalpoja Dievam, un Gvatemalā viņš ir pats galvenais, svētais. Tur viņu pazīst kā cilvēku, kurš iemiesoja sevī mīlestību. San Pedro, tādu vārdu viņš pieņēma, šeit ir viņa baznīca. Viņš pieņēma vārdu San Pedro. Īstais vārds viņam ir garāks. Un tagad es saprotu arī daudzas lietas, kad viss jau ir saistīts.
Un tam visam nav nekāda nozīme ar baznīcas oficiāli kanonizētu svēto sarakstu. Ne visi svētie, kas ir baznīcas sarakstos, noteikti ir svēti, un ne visi tie, kas ir svēti kļuvuši dzīves lauku laikā, ir baznīcas sarakstos. Dieva sarakstos viņi ir. Un es zinu, tagad konkrēti zinu, ka šis cilvēks, kas šeit dzimis, devies uz Gvatemalu un tur nomiris 67. gadā, 1667. gadā Gvatemalā viņš nomira. Kad viņš kaut kādā veidā ir palicis tur starp eņģeļiem, tur, kur skaitās vieta tām dvēselēm, kurām nav jāpārdzimst, kuri dzīvi ir nodzīvojuši pilnīgā savienojumā ar Kristu vai ar savas dvēseles apziņu, vai ar būtni, vai ar mūžību, nav svarīgi. Viņi ir tur. Un viņi pat cik ir citā laiktelpā, viņi noteikti ir savienoti ar kaut kādām īpašām vietām šeit virs zemes. Kaut kādā mistiskā veidā man izdevās nokļūt šī savienojumā. Savienojumā ar San Pedro. San Pedro no Villafloras. Ar to, kas tagad ir svēta būtne, vairs ne cilvēka veidolā, kas šeit dzīvē bija atstājis cilvēcisko formu un bija palikusi tikai viņa mīlestība. Neviens jau nezina, kā bija patiesībā. Patiesas ir varbūt tikai tas, ko es jūtu. Šeit ir pilns ar turistiem. Viņi šeit pārvietojas pa ielām, apmeklē šo te kā ievērojumu vietu, un kāpēc tieši man bija jānokļūt šajā saiknē ar San Pedro? Varbūt atbilde ir tanī, kad es arī esmu saistīts ar Gvatemalu. Tā ir vienīgā vieta uz zemes, kur vēl oficiāli skaita māju kalendāru. Gvatemala ir vieta, kur laiks, cik nu viņš tur ir izprotams un cik nu līnijas tur vēl saglabājušās, tiek skaitīts pēc būtnes laika, pēc reālā objektīvā laika, kas vērp šo realitāti. Un šeit ir Gvatemalas iela. Un šeit ir dzimis cilvēks, kas savieno Kanāriju salas ar Gvatemalu. Un es esmu savienots ar Gvatemalu, es nonāku šeit ar saviem jautājumiem, ar savu neizpratni. Un kaut kādā veidā, kaut kas laikam te dvēselē tur tālu, citā dimensijā nosinhronizēja ar manīm, un viņa teica labību. Atskrūvēšu. Es nezinu tagad, kā šo atskrūvējumu nepazaudēt, es noteikti viņu pazaudēšu. Es tikai saprotu vienu, kad mūsos katrā šis te iekšā ir ielikts. Katrā iekšā ir ielikts un vajag pieprasījumu. Un tad, kad šis pieprasījums atnāks, tad nebaidieties, ka būs smagi. Jo mentālajiem sārņiem kaut kādiem, kas ir mūsu ego, kas ir mūsu sajūtas, kas ir kaut kas, kas mūsos krājies aizvainojums, visam tam ir jātīrās ārā. Un tas ir sāpīgi. Tas ir dažreiz tā fiziski sāpīgi, ka tev tā harikiri visu laiku taisīt. Es iedomājieties, kad var tā sāpēt iekšas, kad liekas, brīns, paņemt, kā Japāņu samurai taisītu, uztaisītu harikiri un pat nejustu, vienkārši varbūt sāpētu mazāk, izlaistu visu to ārā. Laikam daudz mēslu sakrājies bija dvēseles apziņā. Un pēc tam es pamūžos un izēju šeit uz jumta šeit, kur mēs dzīvojam, ir terases uz jumta, šeit žāvē veļu, un mēs šeit ēdām brokastis, un es redzu zvaigznes. Un otro reizi dzīvē ar manīm kaut kas runā no citas pasaules. Pirmo reizi dzīvē, kad uzsākās Tolteku ceļš, es runāju stāvot uz ugunsdzēsēju daļas 7.
Ziemeļu rajona ugunsdzēsēju daļas jumta. Arī tādā pašā laikā 5:30 no rīta. 5:30 arī tur bija. Un arī domāju par kaut ko, kur man dzīve aizvedīs. Un tagad atkal es atrados pirms neilga laika uz jumta. Un esmu nonācis kārtējā etapā. Tā domāšana uz jumta mani uzved uz Tolteku ceļu. Šī domāšana, šī apjausma uz jumta mani uzved iespējams uz kaut kāda lielāka ceļa, kura mērķi un nozīmes pagaidām nesaprotu. Bet viņš noteikti ir saistīts ar Tolteku līniju Celeste, jo Celeste tie ir celestiāņi. Un tā ir vienīgā Tolteku līnija, kas atzīst Kristu, tieši viņu. Jēzu Kristu kā augstāku garīgu būtu. Lūk, tas laikam arī viss. Kamēr es runāju, noteikti kaut kādā momentā bija pulkstens 11:11 pēc Kanārijas salu laika. Šodien tagad tas neparastais datums. 11. novembris, 11:11. Es kaut ko pateicu. Un iespējams priekš kāda no jums arī viss pārējais, ko es pateikšu pēc 11:11 būs svarīgi. Paldies, kā esat!